vēlas izteikties deputāts Jānis Asars. Jums vārds. Jā, paldies. Es uzskatu, ka šādu ēku, kas tomēr izlec ārā no šīs te kopējās pludmales ainavas ar Jūrmalai raksturīgiem priežu mežiem, nevajadzētu atbalstīt. Paredzētais šis te apbūves augstums ir par augstu, un kaut kopējais šis te vizuālais izskats jāatzīst ir gan negaumīgs, tomēr tas neiederas kopējā apkaimē. Tāpat jājautā, vai mums tiešām Jūrmalā trūktu viesnīcas, un vai vasaras sezonā šie tie numuriņi, kas ir viesnīcās, būtu tā, ka viņas nevarētu dabūt, un būtu tāds aizpildījums, ka mums tiešām būtu nepieciešams papildus viesnīcas. Neesmu dzirdējis par šādu problēmu. Un jāsaka, vēsturiskās Jūrmalā tradicionālās apbūves saglabāšana ir nozīmīga tīri no tāda viedokļa, ka tā veicina šī kultūras mantojuma aizsardzību un sniedz nākamajām paudzēm ieskatu pagātnē. Un tā ir svarīga arī mūsu tāda identitātes sastāvdaļa, jo tas tomēr atspoguļo šīs sabiedrības attīstību un tradīcijas. Un ko tad mēs ar šādu ēku nodotu nākamajām paudzēm? To, ka šāda ir šī Jūrmalas attīstība un ka tā ir tā jātīsta, nevis jāsargā. Bet jāsaka, dargiem koalīcijas kolēģiem laikam to nesaprast, jo daļa pat nedzīvo Jūrmalā, un šis ir tikai kā darbs. Kad šis darbs būs beidzies, jums arī īsti neinteresēs tas, kas aiz jums paliks, jo jūs šeit vienkārši nedzīvojat. Es un daļa cita, kam tomēr rūp Jūrmalas nākotne, šeit dzīvo, šeit veido ģimeni, un viņiem ir būtiska arī šī te vide, kādā izaug nākamajām paudzēm. Paldies!